Tā problēma ir tā, ka sākotnēji Mediju atbalsta fonda mērķis bija mediju atbalsts. Respektīvi, medijiem dažādu iemeslu dēļ ir vajadzīgs atbalsts. Tāpatās kā zemniekiem ir vajadzīga platība maksājuma. Tāpēc, ka mūsu zemnieki nevar konkurēt ar Brazīlijas zemniekiem, jo mums ir dažādi regulējumi, kas viņiem sadārdzina produkciju. Jā. Tieši tā. Bet tas ir horizontālais atbalsts, tas ir kaut kas cits. Tieši tā. Un mēdījiem arī ir dažādi iemesli. Piemēram, mums ir jākonkurē ar globāliem mēdījiem, mums ir jākonkurē ar ārzemju mēdījiem, uz kuriem nedarbojās dažādi ierobežojumi, likumi un tā tālāk, kas varbūt ir savādākā nodokļu zonā un tā tālāk. Mums šī konkurence paliek arvien grūtāk, un tāpēc mums ir nepieciešams valsts atbalsts. To nevajadzētu aizmirst, ka tas ir tas iemesls, kāpēc vispār mēs te sēžam un kāpēc mēs runājam. Un tas, godīgi sakot, tas satura projektu risinājums ir vienkārši tāds kā kompromiss starp minēto institucionālo atbalstu, kurai mēs neatrodam, vai valsts neatrod formātu, kā to darīt. Bet tas ir fakes. Pēc būtības ir fakes, ka mēs tā noklusētu vienošanās, ka mēs katram bišķi kaut ko iedalīsim, lai horizontāli nofinansētu. Mēs šo feiku pamazām cenšamies pārvērst par kaut ko taustām un jēdzīgu, bet sākotnēji viņš tāds ir izveidots, ka lielākā daļa no mēdījiem, kas mēdīju tirgu strādā, ka viņi kaut kādu atbalstu saņem. Bet kas paradoks, ja nomaina tagad to, ko rosina kultūras ministrija, tad būtībā tas fakes, viņš var turpināties pēc noklusējuma, var tās proporcijas saglabāt un tā drusku, sadalām visiem. Tas neko daudz nemaina. Es pilnībā nepiekrītu, un es varu atgriezties pie nodokļu pļekarēšanas, kas tikko jo tas, ko jūs minējāt par to, ka tur daudzi dzīvo vatē, tā ir taisnība, un tas ir tāpēc, ka nav konkurences, tāpēc, ka prese zina, ka viņi saņems līdz X, tur televīzija zina, ka saņems līdz X, viņi neiespringst. Tur ir daudz pusfabrikātu, nekvalitatīvu saturu, kur akūti trūkst izvērtējumu un kur ir bailes no konkurences. Tā vietā ir šis, man ļoti patīk šis salīdzinājums ar zemnieku līdzmaksājumiem. Visi būs vainīgi, gada laiki būs vainīgi, visi būs vainīgi, tikai ne es pats. Es neesmu gatavs attīstīties, maksā man naudu. Tā